kā reiz šodien gribu runāt par evaņģēliju tekstiem. Un tā kā šis ir svaigs pavisam izdevums, kas tika atklāts janvāra sākumā, tad es domāju, kurš nu būs sātana advokāts, ja ne es, kas pirmais ķersies klāt šim tekstam. Bet labi, bet ja nopietni, tad es gribēju runāt par dvēseli un depresiju. Un tur arī ir Bībeles teksts par dvēseli, to es gribu lasīt. Un pie visa tā, kāpēc es nolēmu ierakstīt šo video, ir tas, ka es vakar gribēju pačikot vienu dziedātāju Brazīlijā. Es esmu vairākus gadus klausījusies Brazīļu dziesmas, mani ļoti uzrunā. Esmu skatījusies raidījumus. Un tieši esmu sekojusi kādam katoļu priesterim, kurš ir gan popdziedātājs, gan arī katoļu priesteris, gan arī universitātes profesors, nezinu ar ko kādām 5 augstākajām izglītībām, pilnīgi dažādajās jomās, mega gudrs. Un tad es vakar iegāju pameklēt šo katoļu priesteri, izlasīju, precīzāk noklausījos pāris īsus tādus rīlus, video tādus rullīšus, kur viens bija, kur blogeris bija ielicis, ka šim priesterim ir šausmīgākā depresija, ka līdz tam, ka viņš nav gribējis pat dzīvot. Un otru video atradu, kur tas priesteris iznāca sniegt savu koncertu nesen, burtiski dažas dienas atpakaļ, kur bija 1000 cilvēku. Brazīlijā ir milzīgas masas, un arī uz kristīgiem koncertiem atnāk 1000 cilvēku. Viņš iznāca uz skatuves, un viņš sāka raudāt, un viņš teica, ka vēl pāris dienas atpakaļ pirms koncerta viņš depresijas dēļ negribēja vairs dzīvot vispār. Un es zināju, jau dažus gadus atpakaļ zināju, ka šis priesteris bija nācis atklātībā par to, ka viņam tika uzstādīta panikas traucējuma diagnoze, ka viņš bija ārstējies pie psihiatra, tā kā konsultācijās, un arī, ka viņš lietoja medikamentus. Tādas lietas notiek arī ar cilvēkiem, kas tic, ar cilvēkiem, kas ir baznīcā, kas ir baznīcas vadītāji, kas ir sportisti, Un labi šī tēma, bet tā sakrita tieši ar to vienu brīdi, kad es izlasīju Facebookā, ka jaunajā Bībeles tulkojumā Bībelē rakstīts, varbūt jūs noteikti zinat, šī ir ļoti, ļoti populāra vietiņa, un es paņemšu rokās šo Bībeli, pavisam jauno izdevumu. Tur bija Lūkas evaņģēlijā citāts, kas bija Facebookā ielikts. Ja es nemaldos, Lūkas 9, tas bija, tur bija rakstīts tā, ka jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs. Kāds ieguvums cilvēkam, ka viņš iemanto visu pasauli, bet sevi pašu pazudina vai nodara sev ļaunumu. Es tā izlasīju, un tieši varbūt nedēļu atpakaļ padomāju, ka interesanti, kā tagad saprast man šo tekstu? Kāds ieguvums cilvēkam, ka viņš iemanto visu pasauli, bet sevi pašu pazudina vai nodara sev ļaunumu? Un ja kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet kas dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs. Grieķu tekstā un iepriekšējos tulkojumos pirms 2012. gada tulkojuma tur ir bijusi dvēsele. Noteikti, ja jūs zināt šo raksturvietu no galvas, tad noteikti jums atmiņā ir par to, kas cilvēkam līdz
ja tas iemanto visu pasauli un pazaudē savu dvēseli. Tagad te ir runa par dzīvību. Un vai tad tā būs patiesība, ka cilvēks iegūst visu pasauli un pazaudē savu dzīvību? Vai tas ir saprotamāk nekā dvēseli? Es sāku domāt par to, jo man arī personīgi šis jautājums liekas aktuāls. Dvēseles lietas un dvēseles problēmas, Jungs, kas bija psihoanalīzes pamatlicējs ar Freidu, viņš arī bija psihiatrs un psihoterapeits un pat arī hipnoterapeits, visas tās lietas var pie viņam pieskaitīt, bet Jungs savās grāmatās, savos izdevumos, savā personīgajā dzīvē, kā izskatās, viņam ir bijis dvēseles jautājums, pats galvenais jautājums savā praksē, jo pie viņa nāca cilvēki ar visādām dvēseles problēmām, kas lika pat vienā vietā Jungam savās grāmatās apgalvot, ka dvēsele ir milzīga problēma, tāpēc ka kas ir dvēsele, Varbūt, ja jums ir tuvāka psiholoģija vai psihoanalīze, vai esat studējuši psiholoģiju, tā dvēsele, kas ir pēc Freida vai Junga, vai pat dvēsele, pat vienkārši sengrieķu filozofijā, platonismā, ir kaut kāda schēma, kur ir mēģināts nodalīt kaut kādus līmeņus, kaut kādus fragmentus, kaut kādas struktūras, Un tas ir tik, cik mēs varam pateikt par kaut ko, kas ir netaustāms, netaustāms, kurai pat varbūt nav formas. Mēs knapi zinām, kas ir tās saturs. Jungs mēģināja to saturu kaut kā mums darīt zināmu, bet arī tas ir cilvēkam, kas varbūt nav gadiem mācījies psihoanalīzi pēc Junga, tā ir gandrīz tumša bilde, Un pat Jungs ir rakstījis, ka dvēsele ir milzīga problēma. Un tālāk par dvēseli runājot, es pie reizes gribu izlasīt grieķu tekstu, Es gan izlasīšu no Marka evaņģēlija, tāpēc, ka tur tas ir īsāk. Vispār atvēršu arī šeit Marka evaņģēliju, izlasīšu latviski un tad grieķu valodā. Marka evaņģēlijā 8. nodaļā, 35. pāns, rakstīts tā, ka jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Ko gan iegūst cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet zaudē savu dzīvību? Padomājam par tiem, kas ir iemantojuši pasauli ar savu naudu un vāru, vai viņi pazaudējuši savu dzīvību, vai viņi burtiski ir nomiruši. Viņi nav nomiruši. Šai dzīvība, kas ir jauninājums un ne tikai latviešu valodā, bet, diemžēl, gandrīz visos modernajos tulkojumos, visos ir dvēsele aizstāta ar dzīvību. Vai tas ir padarījis šo tekstu saprotamāku, jeb tas ir padarījis šo tekstu, tas noteikti ir padarījis šo tekstu mazāk metafizisku, Vai tas padarīs šo tekstu saprotamu cilvēkam, kas cieš no depresijas, vai ir pazaudējis savu dvēseli, kā Jungs saka. Jungs aprakstīja, ka viņš uzskatīja, ka dvēseles pazaudēšana, respektīvi, tātad tas ir kaut kas iespējams, tas ir kaut ka ir iespējams pazaudēt dvēseli. Jungs tā domāja. Un kad cilvēks pazaudē dvēseli, tad iestājas, viņš lietoja franču terminu, bet iestājas mentālā līmeņa kā samazinājums, kas ir depresija, pēc Junga depresija, apātija, kad ir pazudusi dvēsele. Bet vai tāpat var saprast
par dzīvības zaudēšanu. Es nezinu, kā jums liekas, jūs varat man atsūtīt komentārus, savas domas par to. Bet kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Skaidrs, ka te ir uzreiz man pirmā doma ir par martīriem, par tiem cietējiem, par ticību, jā, pirmkristiešiem, taču problēma tāda, ka grieķu tekstā te ir dvēsele, nevis dzīvība, jā. 37. pantā. Un ko cilvēks var dot kā samaksu par savu dvēseli? Tādā, te ir dvēsele. Te tomēr tā dvēsele uzpeld, jā, neskatoties uz to, ka iepriekšējie 2 panti ir mainījuši dvēseli uz dzīvību. Šeit interesantā veidā Marka evaņģēlijā parādās dvēsele. Acīm redzot, šo pantu palaida garām. Tāpēc, ka, ja vienādot, tad vienādot, bet tas labi, mēs pieķeramies pie šī. Tagad atveršu Vācu biedrības izdoto, noteikti tie, kas zina kaut ko par teoloģiju, par Bībeli. Tas ir Nestle Ālanda grieķu jaunās derības teksts. Salikts vispār patiesībā no dažādiem manuskriptiem. Tas ir viens akmens dārziņā, jā. Bet tas tāpēc, ka arī tur sava komisija bija, kas vienojās. Tas patiesībā tāpēc, ka grieķu manuskriptu ir ļoti daudz. Nav tāda viena, kas būtu ļoti sens un būtu pilnībā saglabājies. Es, kad sāku studēt doktorantūrā, man bija tādas cerības atjaunot papirusa 46 tekstu, vismaz korintiešu vēstulē. Bet, diemžēl, tas ir, papirus 46 ir sanākais papirus ar Bāvila vēstulēm, bet, diemžēl, tas kodeks ir nodedzis tā, ka, nevis nodedzis, bet, tā kā nodriskājies tā, ka tur tas stūrītis ar tekstu trūkst visur, un tad es mēģināju rekonstruēt. Tas ir galīgi šitais neiet krastā, tāpēc, ka tu nevari, ja teksts trūkst, jā, tad tu nevari atjaunot tekstu, ja tas trūkst. Tu vari hipotētiski, kā šeit, te vienkārši salīdzināja daudzus, jo daudzus manuskriptus, te ir vesels saraksts ar manuskriptiem, kas tika lietoti. Jā. Daudz, bet, protams, ka tur ir bijis kaut kāds 1 vai 2 teksti pamatā, un tie nebija tie sanākie, tie bija 4. gadsimta kodeksi, bet prom no tās tēmas par manuskriptiem, kas ir mana ļoti tuva sirdslieta, es gribu izlasīt šo grieķu tekstu, kas ir Marka evaņģēlijā, kur ir dvēsele, un to dvēseli var saklausīt šeit. Lasīšu lēnām, lai to var labi saklausīt. Var cikot 34. pants, te sākas ar to, ka Jēzus sasauca cilvēku pūli un savus mācekļus un teica viņiem, jā, ja kāds grib man sekot, lai ņem savu krustu, aizliet sevi un seko man. Tad 35. pāns. Hos gar ean telei ten psihen autou sosai apolesei auten. Kas grib savu dvēseli glābt, tas to zaudēs. Hos de an apolesei ten psihen autou. Heneken emu kaitu evangeliu sosei autem. Bet kurš savu dvēseli manis dēļ un evaņģēlija dēļ zaudēs, tas to izglābs. Tīgār ofelei antropon kerdēsaiton kosmon holon kai zemi otenai ten psihen
autū. Jo ko tas cilvēkam līdz, ka tas iegūst visu pasauli, kosmos te ir, jā, kosmos, tas nav runa īsti par visumu šeit, tāpēc, ka kosmosam vairāki tulkojumi grieķu valodā, bet šeit ir par pasauli runa, kas grib to var iztēloties kā kosmosu, kā būtu, jā, to visumu iegūt. Ir mums te daži miljardieri, kas plāno dabūt varu arī par citām planētām un kosmosu, tā kā jā, te var pilnīgi ļaut vaļu arī plašākai izpratnei par to. Mūsdienās kosmos ir aktuāla lieta ar visādām interesantām raķetēm uz mēnesi un kur vēl, var sakot, bet tas, kas iegūst. Jo ko tas līdz cilvēkam, ka tas iegūst visu pasauli vai visumu, jā, mans paplašinātais tulkojums. Un savu dvēseli pazaudē. Tigārdoj antropos, antalagmates, psihēs autū. Jo ko gan cilvēks dos par atmaksu, par savu dvēseli. Nezinu, kā jums, bet varbūt, ka jums viss ir skaidrs par to dzīvību un tā, bet ko darīt, ja cilvēks cieš dvēselē? Vispār, ko jūs domājat, ko tu domā par dvēseli? Varbūt tev ir sāpējusi dvēsele, un varbūt, ka kaut kādā brīdī tu sastapies ar savu dvēseli. Jungs raksta par to, ka viņš sastapās ar savu dvēseli, jā. Kāda viņam bija pieredze. Vēl Jungs lieto tādas salīdzinājumus kā dvēseles tumšā nakts, ko mēs zinām par kristiešu mistiķiem. Bet varbūt, ka tu esi pazaudējis savu dvēseli. Un šajā tekstā no Marka evaņģēlijā 8. nodaļā, arī paralēlijos tekstos, Lūkas evaņģēlijā 9. nodaļā, Jāņa evaņģēlijā, arī Mateja evaņģēlijā šī tēma ir, tieši šī tēma par dvēseles pazaudēšanu izskan vismaz 3, ja ne 4 evaņģēlijos. Un kā saprast, pazaudēt savu dvēseli un iegūt visu pasauli. Tāpēc, ka, manuprāt, mūsdienās tas ir ļoti aktuāls jautājums. Diezgan daudz cilvēku ir neapmierināti ar dzīvi Latvijā, jā, ar savu darbu, ar savu pašsajūtu, ar savu garīgumu, varbūt ar kaut kādu savu situāciju ģimenē, ko nav iespējams mainīt ilgtermiņā. Varbūt ar savu dvēseles stāvokli, bet interesanti, ko mēs vispār saprotam par dvēseli, jo redz, grieķu tekstā ir dvēsele. Un no vienas puses es saprotu, kāpēc latviešu tekstā un citos mūsdienu tulkojumos to visu piezemē un runā par dzīvību, jo, dvēsele 1. gadsimta izpratnē vietā, kur valdīja grieķu valoda, jā, un evaņģēliji tika sarakstīti grieķu valodā. Ja kāds man grib ieskaidrot, ka kāds no evaņģēlijiem nav sarakstīts grieķu valodā, jūs varat man piezvanīt, aprunāsimies, bet pēdējie pētījumi nosaka, ka visi evaņģēliji ir sarakstīti grieķu valodā. Un katrā valodā ir tomēr kaut kāds semantiskais lauks, nosauksim to tā. Tā ir izpratne par kaut kādām lietām, kuras tu nosauc. Ja es saku grāmata, tad es domāju grāmata, tad tā ir grāmata, jo mēs esam vienojušies latviešu valodā, ka šo
sauc par grāmatu. Ja, ja grieķu valodā runā par dvēseli, droši vien pirmais, ko cilvēks 1. gadsimtā saprastu ar dvēseli, būs tāds metafiziskais skaidrojums par dvēseli, ka tas ir kaut kas netaustāms, bet kas ir ļoti reāls, kas ir dod dzīvību, kas uztur dzīvību, teiksim tā, kas varbūt nebeidzas ar cilvēka nāvi. Un es negribu līst lauciņā, kuru es neesmu pētījusi un domājusi, bet es esmu apzināti izvairījusies no jautājuma par reinkarnāciju. Un, lai gan ir daži cilvēki, kristieši, kas man ir jautājuši, viens cilvēks ir jautājis gadiem, es izvairos, tāpēc, ka es domāju, ka jebkas, ko mēs sakām, ir spekulācija. Es esmu mācījusies jurisprudencē, un man patīk kaut kādas taustāmas lietas, un tāpēc es līdz šīm esmu vispār izvairījusies no jautājuma par kaut kādām netaustāmām lietām, kuras pat neviens īsti nevar nodefinēt, kā piemēram dvēsele, kur nu vēl dvēseles reinkarnācija. Bet 1. gadsimta izpratnē, jā, dvēsele bija tieši tās. Dvēsele bija tik komplicēta lieta, ka vai substance, vai es nezinu, kā pateikt, kaut kas netverams, kaut kas, ko mēģināja aprakstīt grieķu filozofijā, kā kaut ko, teiksim tā, mūžīgi pastāvošu vai nebeidzamu. Mūžīgi tas arī tāds vārds var domāt dažādas lietas, līdzīgi tāpat kā grieķu aion, mūžība, jā, vai tā ir bezgalīgā mūžība, jo aion patiesībā nozīmē grieķu valodā laika nogrieznis. Tur nevar saprast īsti, vai laiks ir bezgalīgs vai nē, bet katrā ziņā priekš grieķu izpratnes par dvēseli bija kaut kas, kurai nav gala, un ļoti iespējams nav arī sākuma. Un, lai arī kā es esmu gadiem mēģinājusi turēties pie kaut kādas pareizās izpratnes vai ortodoksijas šajā jautājumā par dvēseli, dvēseles nemirstību vai mirstību vai preeksistenci vai nē. Un es esmu, kad studēju teoloģiju šeit Latvijas universitātē, es izraku vienu Augustīna grāmatu, kas tā arī saucās par dvēseļu preeksistenci. Nezinu, kā pareizi latviski pateikt preeksistence, jā. Un man nepatika lasīt Augustīna darbus. Atklāti atzīšos noteikti, ka ir cilvēki, kuri ļoti mīl viņa darbus, viņa teoloģiju. Es neesmu nekad bijis tas cilvēks, kas fano par Augustīnu. Man liekas, ka viņš daudz ko sačakarējis ir kristīgajā baznīcā, kristīgajā tradīcijā un kristietības vēsturē ar savām interpretācijām. Bet tad, kad es atradu viņa grāmatu par to, ka dvēsele nav sākuma un nav gala, kad dvēsele ir nemirstīga, es gāju pie profesora, teicu, ko tu mums te māci, visādas muļķības, reku Augustīns, jā, paskaties, viņš taču bija platonists, viņš taču bija neoplatonists. Kā var kristīgs, viņš bija bīskaps, Augustīns bija beigās bīskaps, kā es viņu varu ņemt nopietni, studēt visus citus viņa darbus, ja viņš uzskatīja, ka dvēsele ir nemirstīga un ka tai nav sākuma? Uz ko man toreiz profesors atbildēja, ka to konkrētu Augustīna darbu katoļu baznīca neņem pie Augustīna kanoniskajām grāmatām, jā. Labi,
Tā kā, tur ir bijusi sava atlase, ja, ko mēs ņemam, ko mēs neņemam. Tas man neapmierināja, ja, tāda atbilde, līdz ar to vēl ar vienu man Augustīns vienmēr ir licies kaut kāds galīgi tāds. Bet turpat bija arī Origēns, ja, iespējams arī Tertuliāns. Un es te vienkārši vakar iegāju Google'ā, atradu kādu mājaslapu, katoļu fórumu vai mājaslapu ar dažādiem jautājumiem un atbildēm. Gribēju palasīt par dvēseli. Un tad es arī izlasīju, ka lūk, pastāv šie divi uzskati, un baznīcas vēsturē ir pastāvējuši šie abi uzskati, ka dvēselē nav sākuma, ja? Un ja nav sākuma, tad reinkarnācija ir. Tad ir vienkārši, jā. Vai arī, kad dvēselē ir sākums un nav beigas. Ja dvēselē nav sākuma, attiecīgi mēs nonākam līdz baisajai, manuprāt, reinkarnācijas idejai, par kuru es nekad neesmu izteikusies, nekad neesmu nevienam atbildējusi, ko es domāju, tāpēc, ka es negribēju par to domāt vispār. Un, ja dvēselē nav beigas, tad mēs varam, protams, attiecināt evaņģēlija tekstus par mūžīgo dzīvību, tad vēl klāt nāk visādas interesantas viduslaiku idejas par mūžīgo elli, kur attiecīgi tās ļauno cilvēku dvēseles vai arī tās nekristīto cilvēku dvēseles mokās. Tas pats Augustīns, starp citu, uzskatīja savu laiku, ka ja bērns piedzimst un nav nokristīts un nomirst, tad tāds bērns, tāda bērna dvēsele nonāk, limbo, man liekas, tas saucās, tādā starp stadijā, teiksim, zemi un elli vai debesīm un elli, tādā nesaprotamā, jā. To tagad vairs nemāca, tāpēc, ka tas ir pilnīgais nonsens, bet, jā, ko tik ar to neredzamo, netaustāmo dvēseli ir aprakstījuši. Un šeit Bībelē Jēzus runā par to, ka var iemantot pasauli, pazaudēt savu dvēseli. Un ja tas ir kaut kas, par ko Jēzus runā, ja tas ir kaut kas, ko var pazaudēt, kā jums liekas, kāpēc šo lietu ar dvēseli, ko vajadzētu arī pēc Junga domām uzņemties kristietībai, jā, jo kristietība un baznīca vismaz saskaņā ar Jungu ir tā vieta vai tas konteksts, kur šo jautājumu par dvēseli pacelt un risināt cilvēkiem, kuriem ir dvēseles mokas vai dvēseles sāpes, vai sajūta, ka dvēsele ir pazudusi vai nomocīta. Kāpēc par šo lietu ne tikai nerunā, bet šo lietu ir pilnīgi atstājuši psiholoģijai, psihoterapijai, psihiatrijai, psihoanalīzei, hipnoterapijai. Un nerunāju tikai par Latviju, reāli. Kāpēc ir tāda tendence? Skaidrs, ka dvēsele ir, kā Jungs teica, milzīga problēma. Bet tas, ka draudzēs nerunā par dvēseli, un tā vietā patiesībā, es vienā rakstā, kas ir publicēts Tuvumā LV par ciešanām minēju, man liekas, tas bija Mikijs Bonners grāmatu par Ījabu, jā, kur mācītājs dod komentāru par Ījaba grāmatu, kāpēc Ījabam viss bija slikti, jā, tāpēc, ka viņš bija augstprātīgs.
nopietni, pilnīgi bez nekādām zināšanām, ne par vēsturi, ne par to, ka ebreju bībelē Ijoba grāmata vēsturiski ir alegorija par cilvēka eksistenci, ka tā ir veidojusies no 3 dažādām filozofiskajām tradīcijām, ka tas ir jautājums par to, kāpēc ir ļaunums pasaulē, un patiesībā, ja tu vienkārši latviešu valodā pat izlasi bībelē Ijoba grāmatu, tu redzi, ka tas ir bijis Dieva pirksts, tās Ijoba ciešanas. Tas nav balts un melns, un tur Ijobs ir tikai bandinieks, kur spēlē Dievs. Tāpēc, ka reāli sātans tur ir tikai izsūtāmais zēns Dievam. Viņš atnāk pie Dieva, viņš saka, klausies, tur tas Ijobs, davai mēs viņu pārbaudīsim, un likmes, tiek liktas likmes. Vai viņš no tevis atteiksies vai nē. Tā kā tur, un ir grāmatas, ir raksti, ir materiāli draudzēs par dvēseli, kur, ja tev ir slikti, draudziņi, ja tu jūties nomākts, ja tu nāc te ar savu depresiju un vēl visu kaut ko, tad tev ticības pietrūkst. Tad tu lasi vairāk bībeli. Un vēl viena lieta, tad tu izsūdz grēkus, tad tu biežāk uz grēku sūdzēji, lai tu, nezinu, tā kā, varbūt kā veļas mašīnā, lai tu mazgā, kamēr tev tā dvēselīte, būs atmazgājusies, tīra un balta. Un tā ir tāda tumsonība par šo jautājumu. Tas ir pēdējais, es gribētu pat teikt, ka tā ir pēdējā nagla zārkā, ko cilvēkam ar depresiju var iesist. Kad es tikai nolēmu, ka es gribu doties studēt bībeli, es devos uz bībeles skolu Zviedrijā. Es īrēju istabiņu mājā, kur citu istabiņu īrēja mana kursa biedrene no Skandināvu valsts, no Norvēģijas. Viņa bija 2 reizes vecāka par mani. Viņai bija kliniskā depresija. Mēs ar viņu nebijām vienā kursā, jo viņa gāja tajā kursā, kur bija zviedriski, es gāju angliski runājošā kursā, bet mēs ar viņu satikāmies katru dienu, katru rītu, katru vakaru. Viņai bija kliniskā depresija vairāku gadu garumā, apmēram 20 gadu garumā viņai bija depresija, tāpēc, ka ģimene pajuka un viņa viena pati palika ar 3 maziem bērniem, pavisam maziem bērniem. Un viņas draugi, labu gribēdami, viņai lika sēsties mašīnā un braukt uz Zviedriju, uz bībeles skolu, uz harizmātisko bībeles skolu, kas bija Ulfa Ekmana dzīvības vārds, bībeles skola, apmēram, tur bija kādi 80 mācītāji, kas mums visi pasniedza kādus priekšmetus bībeles skolā. Viņas draugu vēlēšanās bija tāda, ka viņa ies tajā bībeles skolā, viņa kārtīgi izstudēs Dieva vārdu, viņa kārtīgi izlūksies, viņa kārtīgi izstudēs teoloģiju, un tad viņai tā depresija aizies. Tik vienkārši. Es biju cilvēks, kas viņu redzēju katru rītu, kad viņa taisījās uz bībeles skolu un katru vakaru. Viņai no zālēm, viņa lietoja zāles, viņa no zālēm nebija spējīga emocionāli reaģēt, pat ja notika kaut kas super skumjš. Viņa nespēja raudāt, viņa nespēja smieties, viņa ziniet, ka cilvēkam ir iekšā emocijas galīgi,
nav kārtībā. Pie tam, ja vēl tiek lietoti kaut kādi antidepresanti, cilvēks cenšas, nezaudēt savu seju, jā, vai sejas izteiksmi, un tur, kur ir smieklīgi, jā, mēģina pasmaidīt, pasmieties, bet vai iedarēties, jā, tajā visā, jo īpaši, ja tā ir draudze, kur plaukšķina, kur sauc aleluja, viss tur, jā, viss ir labi, tur aleluja, amen, super, mēs esam svētīti, tad tam cilvēkam ne tikai ir sāpes iekšā dvēselē, jā, tā sāpe, tā dvēsele ir pazudusi kaut kur. Tās papildus sāpes ir no tā, ka tu visu laiku pietēlo. Tu visu laiku pietēlo, tāpēc, ka tev negribas nesmieties, nesmaidīt, ne tev gribas vispār, viņai vispār negribējās tajā Bībeles skolā būt. Viņa nomocījās, es redzēju, kā viņa nomocījās tur. Es nezināju, kā viņai palīdzēt. Viņa gāja pie katra mācītāja uz pārunām, uz aizlūkšanām. Pie visiem 8 vai 10 viņa nogāja vienu aplīti. Pēc tam viņa sāka iet otru apli, un otrajā aplī, jā. Tad, kad jau viņa gāja pie tiem mācītājiem, viņa, come on, taču, cheer up, jā, vienkārši, ko tu vispār, kas tev kājiš, jā, kas tev kājiš, lūdzu vairāk, lasi Bībeli vairāk, lasies prom, jā, es pa tevi aizlūdzu un ej prom, jā, kā tas ir, kad tu nevari savu dzīvi atrisināt. Tāda bija attieksme. Es ļoti gribēju palīdzēt. Es sāku lasīt pastorālo padomdošanu. Man trāpījās laba literatūra ne no draudzes bibliotēkas dabīgi, bet no universitātes bibliotēkas. Par to, ka mācītāji nav apmācīti strādāt ar šīm problēmām, ka vienīgā gudrā doma vai gudrais padoms, ko mācītājs var dot šim cilvēkam, ir doties pie klīniskā padomdevēja vai pie psihoterapeita, vai pie psihologa, vai pie psihiatra. Un, jā, tā kā tas bija sen, tas bija 17 gadus atpakaļ, par depresijas tēmu es redzēju realitāti starp to, kā apmēram kristīgajā kopienā to uztver. Tad es no rīta un vakarā redzēju, kā cilvēks uzvedās, kad viņš ir gandrīz vienatnē ar savām domām, ar savām sāpēm, kad nav jāsauc aleluja un tā tālāk. Un ko es gribēju teikt? Ko es domāju par dvēseli? Ko jūs domājat par dvēseli? Un ko tu konkrēti domā par dvēseli? Un varbūt tu arī pazīsti kādus cilvēkus, kam ir dvēseles sāpes. Es pazīstu vairākus cilvēkus, kas ir domājuši beigt savu dzīvību, jā. Un ne ārējo faktoru ietekmē, bet dvēseles sāpes sajutuši, izjutuši, nav zinājuši, kā tikt ar tām lietām galā. Un pats briesmīgākais, ko var darīt, ir tādu cilvēku reliģiski nosodīt. Jā, tāpēc, ka tagad pat
Bībeles tekstā mēs neizlasām īsti par dvēseli, turklāt mēs tā gribam norobežoties no metafiziskā platonisma, ka mēs labāk par dvēseli nerunāsim, labāk nesludināsim. Es iedrošinu, ja jūs ejat uz draudzi svētdien, aiziet pie mācītāja, pēc dievkalpojuma vai pie priestara ar Marka evaņģēlija 8. nodaļu, 35. 36. pantu, pajautājiet, vai mācītājiem vai priesteriem ir kāds priekšstats par to, kas ir dvēsele un kas ir tad, kad pazaudē dvēseli. Jo dvēselē jau ir mūsu pārdzīvojumi, piedzīvojumi, mūsu uztvere. Tas ir tas, kas patiesībā laikam atšķir katru cilvēku iekšēji no citiem. Varbūt identiski dvīņi, bet viņu dvēsele ļoti iespējams, ka nav identiska. Ja, jo katram ir atšķirīgas intereses, atšķirīgi kaut kādi varbūt pat uzskati, un katram ir atšķirīga pieredze, un to visu nevar vienkāršot un pateikt. Palasi Bībeli, stāstu par Iebu, kā man Bībeles skolā teica, Iebam bija problēma, Jēzum ir atbilde. Vai tiešām dzīve ir tik prasta kā ābece, vai tiešām dzīve ir tikai tik prasta, kā mētēties ar tādām klišejiskām frāzēm, kur vārdos nav pilnīgi nekāda dziļuma. Es domāju, ka viena no lietām, ko draudzes cilvēki var darīt, ja kādam ir depresija, ir vienkārši būt klāt. Jā, būt klāt un nenosodīt, tas jau būs daudz. Būt klāt un nesist ar Bībeli pa galvu, vai neteikt, ko tu nesmaidi, ko tu šodien nesmaidi, kā tev iet, jā, tas ir tāda frāze no Amerikas, kas ir patiesībā sveiki, jā, sveiki, bet es negribu zināt tālāk, jā, kā tev iet, labi. Ja tu apstāsies un sāksi teikt, ka tev viss ir slikti, tas nav tas, ko cilvēks grib zināt. Pasakot, čau, kā tev iet, mēs esam jau tik tālu notrulinājušies, ka vienīgais, kur var parunāt par to, kā tev iet un kā neiet, ir kaut kādas dziļākas sarunas, un tās dziļākas sarunas pēdējā laikā nenotiek draudzēs. Jā, tās notiek pie psihologa, pie psihoterapeita. Patiesībā arī pie psihiatra tās nenotiek, tāpēc, ka psihiatram ir viens uzdevums izrakstīt zāles pēc diagnozes un aizsūtīt mājās, un ja cilvēkam nav vispār ar ko pārunāties, tad ir vēl briesmīgāk, ja draudzē to nesaprot, ja draudzes cilvēka nesaprot. Varbūt, ka tev ir depresija, varbūt, ka tu esi pazaudējis dvēseli, vai vismaz jūties tā, ka tā dvēsele ir kaut kur pazaudēta. Ko es gribētu teikt? Nekaunies meklēt palīdzību. Nekaunies meklēt palīdzību ārpus savas kopienas vai draudzes, ārpus savas kaut kādas vides, kur tu jūti, ka, ja tu pateiksi, ka tu meklē palīdzību, teiksim, pie psihologa vai pie psihoterapeita, ja tu zini, ka tevi nosodīs, tad nesaki, bet aizej un aprunājies ar kādu. Un no otras puses,
labi ir arī iziet ārā. Iziet ārā un vienkārši pastaigāties, ja to var izdarīt. Ja depresija vēl nav tik ļoti, teiksim, tevi dabūjusi gultā vai mājās uz krēsla, uz dīvāna. Bet ja tu spēj iziet ārā, pastaigā dienas laikā vai no rīta vai kaut kā vismaz bišķiņ, paelpo staigājot. Patiesībā elpošana, lēna elpošana, vienkārši lēni ieelpojot 6 sekundes un izelpojot 6 sekundes, kādu minūtīti, tā paelpot lēnām, tā pārslēdz nervu sistēmas no simpātiskās uz parasimpātisko nervu sistēmu, tā nomierina ne tikai nervus, bet arī prātu un ķermeni. Ķermeni un prātu, tā drīzāk jāsaka. Tā kā elpošana, apzināta elpošana, tās ir dabīgas zāles, var teikt. Es varu runāt citā noteikti ierakstā par antidepresantiem un placebo efektu, bet zāles nevienmēr atrisina lietas, tāpēc, ka depresija smadzenēs, depresija nav uzrādījusi ķīmisko vielu trūkumu. Citas psihiatriskās diagnozes, bet depresijai, pret kuru izraksta parastos antidepresantus, cik man zināms, nav saistības ar ķīmisko sastāvu smadzenēs. Ja tai nav saistība ar ķīmisko sastāvu, tad tai ir saistība ar citām lietām. Tā ir saistība ar domāšanu, ar domāšanas ieradumiem, ar uzvedību. Un ar to visu var strādāt patiesībā. Pie psihoterapeita, pie psihologa, arī ar hipnozi var strādāt. Arī pats var strādāt, vienkārši uzņemoties rūpes par sevi, parūpējoties par sevi, kā par vislabāko draugu, reāli parūpējoties par sevi, savām vajadzībām, ieklausoties sevi, ieklausoties savās vajadzībās, ieklausoties savā iekšējā pasaulē, un ja dvēsele ir pazudusi, es nezinu, vai ir aktīvi tā jāmeklē. Es neesmu izlasījusi vēl tik daudz no Junga grāmatām, tikai nesen sāku lasīt. Bet, ja dvēsele ir pazudusi, varbūt, ka arī tā vietā, lai analizētu savu bērnību un bērnības traumas un visus iespējamos notikumus un savus radu rakstus un ģimenes kokus un vēl visu kaut ko, varbūt vienkārši var iztēloties, paelpot lēni, aizvērt acis un iztēloties, ka tu dodies meklēt dvēseli, kur tu to esi atstājis, kurā situācijā tavā dzīvē tu esi atstājis dvēseli kaut kur aiz sevis vai kaut kur maliņā. Kur tā ir? Kur tā ir? Es domāju, ka ja tu dosies savā iztēlē, savās atmiņās, savās domās, bez stresa, situāciju, ko tev noteikti
zemapziņa parādīs, vai arī, vai tad, kad tu, piemēram, lēni elpo, fokusējies uz elpu, mēģina atslābināties un aizver acis un kaut vai iztēlojies, pafantazē, kur tā dvēsele, kurā brīdī tā varētu būt atstāta. Es domāju, ka tas ir tāds divu virziena ceļš, ja mēs runājam par dvēseli kā kaut ko, par ko vismaz Jungs un psihoanalītiķi runā kā par kaut ko samērā autonomu, jā, kas var patiesībā dzīvot arī bez ķermeņa. Jā. Un ja dvēsele ir autonoma, tad es domāju, ka tas ir tāds ceļš, kas nav tikai dvēseles meklēšanas ceļš, bet kad dvēsele pati arī nāks pretī, un tad varbūt, ka nevar runāt par to, ka kādam ir mērķtiecīgi jāiet meklēt savu dvēseli. Jungs gan sauca uz savu dvēseli, uz dziļumiem. Mēs arī psalmos lasām, ka Dāvids bieži vien komunicēja ar savu dvēseli, kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, ceri uz to kungu. Viņš it kā sarunājas ar kādu, jā, ar kādu, kas ir ļoti tuvs, bet nav īsti viņš. Un arī ļoti līdzīgi Jungs meklēja savu dvēseli. Bet kas ir tad arī, ja tava dvēsele meklē tevi? Varbūt. Ka jums ir viens mērķis, tikai to mērķi vajag kaut kā nospraust un mierā un klusumā veltot savu laiku savai iekšējai pasaulē, nevis tikai un vienīgi, kā šeit Jēzus saka, skrienot, iegūt to pasauli vai pat visumu, skrienot pakaļ tukšām kaut kādām lietām. Jungs arī vispār saka, ka arī dzenoties pēc tukšām lietām, tā dzīšanās pēc tukšām lietām notiek tad, kad dvēsele ir pazaudēta. Tad, kad tu nezini vairs, kas tu esi, kas tev patīk, kas tev nepatīk, varbūt, ka tu saproti, ka tu dari lietas dzīvē, kas tev nepatīk. Bet varbūt mēģini vismaz savā dzīvē ieviest kaut kādas mazas lietiņas, par ko esi sapņojis bērnībā. Varbūt, ja tu strādā par grāmatvedi vai ar finansēm, sēdi ofisā ar skaitļiem un tev bija bērnības sapnis kaut ko uzgleznot. Aizej pieraksties uz kādu grupu, kur glezno, kur pasniedz gleznošanu, kur tu vari varbūt profesionāli iemācīties gleznot brīvajā laikā. Ja nē, tad tu vari YouTube'ā atrast 101 video, kā gleznot, kā uzgleznot kaut ko. Ja nē, tad parunā ar draugiem, varbūt ir tavā draugu lokā kādi, kas gribētu kopā gleznot sestdienās, piemēram, jā, vai piekdienas vakaros, vai pat pirmdienas vakaros, lai tā darba nedēļa nesāktos tik smagi. Un, jā, tā kā tās ir manas domas par dvēseli. Un nākošo ierakstu mēģināšu kaut ko tuvāk hipnozei, hipnoterapijai vai
vai kādām citām interesantām lietām. Pagaidām saku sveiki, lai jums laba nedēļas nogale un lai dvēseli jūs atrod kaut vai sapnī, vai ne sapnī, vai vīzijā, vai vienkārši piedzīvojumā, vai vienkārši klusumā, bet lai dvēseli atrod jūs. Čau, čau!